Kas notiek Saeimā? Pašiem mums nav iekārtas, ar ko vispār uztvert, pārtvert un notriekt. Ko tad ar visas tagad skries pakaļ dronam? Ko man stāstīt investoriem? Nāciet pie mums Latgalē, nākošais drons atlidos jūsu rūpniecībā. Es teiktu, ka dēnot Saeimas deputātei ir noteikti interesanta pieredze, kur ļauj arī labāk saprast šeit darba būtību. Šodien Saeimā Latvija pirmajā vietā prasa aizsardzības ministra Sprūda demisiju, jo politiskā atbildība mūsu valstī nedrīkst būt tukša skaņā. Jau 24. gadā, kad bija pirmais drona incidents, aizsardzības ministrs Sprūds teica, ka visu sakārtos, ka nekas tāds vairs neatkārtosies. Bet pēdējie notikumi skaidri parāda, ka tas atkārtojas un ka tiešām šeit ir problēma, aizsardzības jomā nopietna problēma. Bet Latvijas cilvēkiem Latvijā jājūtās drošiem, un Latvijas cilvēku drošībai jābūt ir pirmajā vietā. Un tāpēc šāds aizsardzības ministrs šobrīd, kāds ir šobrīd, nav piemērots šim amatam. Šodien Sprūda demisijas pieprasījums. Jā, mums aizsardzības ministrs plātās ar skaļiem saukļiem, ka mums ir dronu siena, dronu koalīcija. Mēs esam gatavi aizsargāt savu valsti no 1 centimetra. Kur ir šī darbība, ka drons ielido 10 kilometru dziļi Latvijas teritorijā un vispār tas netiek notriekts? Tad vai mums vispār ir tādas spējas, ka mēs to spējam izdarīt? Tad, pa ko mēs runājām vispār? Kas notiks, ja ielidos 100 droni? Skaidrs, ka tos notriekt neviens nevarēs. Kas notiksies, ja kāds drons eksplodēs uz Hesa? Vai mums ir lidosta aizsargāta? Tie ir jautājumi, uz kuriem vispār nav atbildes. Mēs esam iesaistījušies dronu koalīcijā, mēs tur vadošie speciālisti un kas viss ļoti labi, mēs tur tirgojam dronus, bet pašiem mums nav iekārtas, ar ko vispār uztvert, pārtvert un notriekt. Ko tad ar visas tagad skries pakaļ dronam? Otrdienas vakarā aplikācijā 112 bija brīdinājums, ka apdraudēta gaisa telpa. Mājaslapa vispār nedarbojās. Cilvēki, protams, ka visi iet meklē informāciju, par ko mēs vispār runājam. Mēs elementārām krīzēm neesam gatavi. Un šodien no Progresīvo partijas izskan, tur Šlesers ar Orbānu, mēs tur Ungārijas draudu. Pagaidiet, Ungārija ir Amerikas viens no lielākajiem draudiem. Mēs tagad, es nesaprotu, progresīvie un aizsardzības ministrs tagad nostāsies pret mūsu NATO galveno sabiedroto Ameriku. Viktorija, šodien būtiskā Sprūda demisijas pieprasījums. Kādi būtiski iemesli? Es pateikšu, kā cilvēks no Latgales, kāpēc es pieprasu un kāpēc es atbalstu šo demisiju sakarā ar to, ka mēs ļoti milzīgu naudu tērējam aizsardzībai. Mēs Latgalē upurējam ar to, ka mēs slēdzam skolas, mums trūks naudas, mēs slēdzam slimnīcu nodaļas, jo mums trūks naudas. Mēs neremontējam ceļus, jo mums trūks naudas, bet aizsardzībai mums nauda ir. Mēs stiprinam robežu, mēs būvējam žogu, bet rezultātā, ko mēs saņēmam Latgalē, mēs saņēmam to, ka mums krīt droni. Un cilvēki nav drošība, tur cilvēki jautā, kāpēc mēs terējam tik daudz, kāpēc mēs milzīgu naudu ieguldam aizsardzībā, mēs maksājam par savu drošību, bet to pašu drošību mēs nesaņēmam. Jau otrais drons, kurš krīt īpaši Latgalē. Un ko mēs vēl latgalieši daram? Pirmo reizi, lai Latvijā būtu drošība, mēs upurējam ar savu zemi, ar abrani. Lai ienāk NATO, mēs atteicamies no tām zemēm, no abranes. Un tagad atkal mēs aizsardzībai upurējam, mums atsavina zemi aizsardzības labā, lai tur uzbūvētu kaut kādus tur pretmobilitātes infrastruktūru. Un atkal, ko mēs pretī saņēmam par to kritušos dronus. Pat dronu nevar vienu neutralizēt. Jā, kā? Un šeit arī izskan cilvēku jautājumi tādi, ka kā jūs aizsargāsiet tad kritisko infrastruktūru Hesos vai vēl? Es pateikšu no savas pieredzes no Latgales, tad atsaviniet 30 km garumā to joslu, būvējiet tur, rakiet, tur, kas tur, lieciet puķu zobus, ežus, un tad būs drošība. Jautājums, jā? Arī kāpēc kā tie radītāji? Jā, tas ir arī. Mēs nedzīvojam 20. gadsimta sākumā. Bet saprot, man tas ir drausmīgi, kad mēs tik daudz daram, daudz atdodam zemi, kura mūs baroja.
cilvēkiem taču tas ir ienākumi tādi gūst no zemes īpašumiem. Jā, viņi apstrāda, viņi audzē visu. Un te mums nākas atdot, un ko mēs saņēmām atpakaļ? Neko. Labi, otrais jautājums, investori. Ko man stāstīt investoriem? Nāciet pie mums Latgalē, nākošais drons atlidos jūsu rūpniecībā. Tur rūpnīca, ja? Tas ir jā, un ministrs klusē, neko nesaka, neko nerunā. Tas, ziniet, 1 centimetrs. Aizsargāsim Latviju, bija taču saukti no 1 centimetra. Cik tas ir centimetrs sprūda, cik viņš domā, cik tas ir, kad drons ielīdo iekšā valsti, tur 30 km kaut kur dziļi valstī, un tas ir 1 centimetrs. Tikai vārdi, viņam ir tikai tukšs. Cilvēks saprot, 1 centimetrs tas uz robežas, likvidējam to dronu un viss. Ja? Bet šeit, nē. Tāpēc es piekrītu pilnīgi, ka šī demisija ir pamatota, jā, un Sprūds netiek galā ar to pašu aizsardzību un pat neprot nomierināt cilvēkus, bet, tā. Reiz gadā Saeimā notiek ēnu dienas, ka nāk skolēni, jaunieši skatīties Saeimas deputātu darbu. Ilze, tu šodien kā skolotāja vai kā Saeimas deputāte, kā tu jūties? Es jūtos gan, jo šodien šeit ir gan mana ēna, kas nav mans skolēns, un šeit ir mani skolēni, kuri nav manas ēnas. Tā ir unikāla iespēja jauniešiem iepazīt kādu profesiju, un šodien tā ir iespēja iepazīt un būt par Saeimas deputāta ēnu. Es teiktu, ka ēnot Saeimas deputātā ir noteikti interesanta pieredze, kura ļauj arī labāk saprast šeit darbu būtību, jo var gan no malas vērot sēdes, komisijas un tam līdzīgas lietas. Man arī patika šodien pieņemsim domāt līdzi komisijas laikā, kādiem tur priekšlikumiem, par ko balsoja, man patika domāt tam līdzi. Saeimā, diemžēl, man nebija tik liels iespējas ieklausīties, bet tomēr arī to bija interesanti paskatīties. Šī ir brīnišķīga iespēja uzdot jautājumus deputātiem, dažādiem Saeimas darbiniekiem un, principā, labāk izprast Latvijas valdošo aparātu. Un, Marta, kāds tavs spilgtākais iespējas vai spilgtākie iespējas šodien Saeimā? Šodien, laikam, tas bija dzirdēt Lindas Liepiņas runu un arī vispār šo sēdi dzirdēt no malas. Pirms tam es vienmēr esmu to redzējis tikai no televizora puses, un šoreiz tas bija tā kā dzīve, jā. Un arī šīs komisijas sēdes man ļoti tas iepatika, tur pilnīgi tāds, es pat nezinu, sirdī pilnīgi klapējās, kad es dzirdēju visas šīs lietas, tur, piemēram, jautājumus, kur tika uzdoti ministrijai, vai arī šī lielā sēde, kur tika izrunātas daudzas lietas svarīgas vēl pie tam. Tāpēc man likās, šis bija iespaidīgi. Klātienes efekts vienmēr labākais. Ja? Tieši tā, to redzēt citādi nekā caur ekrānu. Tieši tā. Paldies tev. Un, Luīza, kāda tev iespējas spilgtākie šodien? Nezinu, viss bija ļoti forši un tiešām ļoti labi pieņēma. Un viss bija tiešām forši. Un, laikam, vislabākais bija tas, kad varēja pasēdēt tajā, kur pieņem visus tos lēmumus telpā. Un tas bija, laikam, visforšākais. Lēmums sēž zālē, ja? Jā. Un tu apskaties Saeimas telpu vispār, ja? Tā Saeimas ēku un pārējās, ja? Jā, mums arī tieši pavada ekskursija bija tā ļoti patīkami. Jā. Tu pirmoreiz Saeimā? Jā. Mēs vienmēr informēsim par svarīgāko. Un lai jums priecīgas Lieldienas!